Pastāstīšu jums, kā izņemt aktuālo kadastra telpu grupas uzmērīšanas lietu no Valsts zemes dienesta jeb kadastrs.lv arhīva. Bieži vien gadās, ka šis dokuments ir pazaudēts, tad vienmēr šie dokumenti stāv viņiem arhīvā pie Valsts zemes dienesta, un mēs viņu varam izņemt kā īpašnieku, protams, par simbolisku maksu. Sākumā ejam uz kadastrs.lv, spiežam pieslēgties ar latvija.lv, ielogojamies iekšā, izvēlamies, kuru mēs gribam izmantot kā autentifikācijas rīku. Manā gadījumā es spiedīšu Smart ID, bet tikpat labi der jebkura internetbanka, e-paraksts, jebkurš no šiem. Apstiprinām, un kad esam iekšā kadastrā, tad mums būs jāiet sekojoši. Te ir ļoti svarīgi, ka mēs paņemam tieši mūsu īpašumu. Mēs nevarēsim izņemt šo telpu grupas kadastrālo lietu svešam īpašumam. Tāpēc arī ir svarīgi, ka mēs ielogojamies no tā paša konta, kas ir arī īpašnieks šim te īpašumam. Varam spiest šeit augšā elektroniskie pakalpojumi, spiest portālā, arhīvu materiāli, lietot, meklēt man piederošos kadastra objektus, un mēs redzam visus īpašumus, kas atrodas uz jums uz šo konkrēto brīdi. Izvēlamies telpu grupu vai īpašumu, spiežam virsū, spiežam skatīt dokumentus, un te apakšā izvēlamies pasūtīt citus arhīvu dokumentus. Un šeit mēs vienkārši atķeksēsim telpu grupas kadastrālā uzmērīšanas lieta. Tas arī ir viss, kas mums šajā gadījumā ir nepieciešams. Šeit ir arī vairāki citi dokumenti. Ja jums ir zemes gabals, ja jums ir privāta māja, tad var izvēlēties citus, bet dzīvokļiem tieši pats svarīgākais ir šī telpu grupas kadastrālā uzmērīšanas lieta. Spiežam tālāk, saņemšanas formāts, izvēlamies, kā mēs gribam saņemt, der pilnībā pat bez e-paraksta, spiežam tālāk. Un tad redz, kur šeit ir arī viņi prasa samaksu par to, ka viņi arhīvā izņem šo dokumentu, bet šie 30 eiro, kas ir, manuprāt, simboliska maksa par tik svarīgu dokumentu, ir tā vērta. Spiedīsim, mūsu gadījumā man šis dokuments nav nepieciešams, bet jūsu gadījumā jūs spiežat veikt maksājumu, apmaksājat to, un pāris dienu laikā ar jums sazināsies Valsts zemes dienests, precizēs, vai tas ir pareizais dokuments, kur jūs izvēlaties, un jums arī atsūtīs. Viņi sola parasti tas notiekās 10 darba dienu laikā, jeb 2 nedēļu laikā jūs arī šo dokumentu saņemsiet.